virsraksts un kas dzejols, jo to ļoti grūti ir atšķirt. Dzejols par valsti, kurā gada laiku maiņu nosaka prezidents, un tikai no viņa iegribām vai slinkuma ir atkarīgs kāds gada laiks un kurā mēnesī sagaida pavalstniekus. Un par to reizi, kad viņš nevarēja saņemties, aiziet paslēpot, kā beidzot to izdarīja, un pavasars tad arī iestājās pēc 4 gadiem. Šitas, ko es nolasīju, viss ir dzejoļu virsraksts. Tikai? Jā. Un dzejols ir sākās vienlaicīga varana hiperziedēšana. Pienenes, dzejnieku narcises, ievas un ceriņi, kastaņas, ābels un japāņu ķirši tuvējā bulvārī. Tālāk, dzejols par to, ka 4. tramvajā, kurā gadījās braukt arī 9. maijā, iekāpa Alfreds Rubiks, kā melnās brillēs ģērbusies vidēja vecuma sieviete, dzeltenām narcisēm rokās, viņam piedāvāja savu sēdvietu, kā viņš atteicās un pie Uzvaras laukuma izkāpa un aizgāja uz mītiņu, kā stalts, arī cietumā labi saglabājies vecs buks, kas turēts ne tikai cietumā, bet arī Eiropas parlamentā. Tas ir dzejoļu virsraksts. Un dzejolis Uzvaras piemineklis, ap kuru ziemā slēpo Ainars Mielaus. Tālāk, dzejolis par kleitām, kurām ir diēta. Tās novājē, un tu tās nemaz vairs nevari uzstīvēt mugurā. Tas ir dzejoļu virsraksts. Un dzejolis, tu taču nemaz tik daudz neēd, vai ne?